Krabī. Kāpēc šī vieta tiek dēvēta par atpūtnieku paradīzi? Jo šī vieta ir Taizemes Dagakmens dienvidu piekrastē, kas piedāvā visu, ko sirds kāro ideālai atpūtai. Šeit satiksiet pasakāņas ainavas, mieru un piedzīvojumu. Krabī daba liks jums elpu aizraut, jo katra ainava izskatās kā no pastkartes. Šī ir vieta, kur redzēsiet iespaidīgās Skaļķakmens klintis, džungļus, neskaitāms tropu salas, sapņu pludmales kā Railī, Aonang un Maja Bei, baltās smiltis, tirkīzilais ūdens un palmas, zem kurām katrs var atrast savu klusuma oāzi. Krabī pazīstams arī ar savu mieru un relaksāciju, jo šeit ir krietni mierīgāks par Puketu vai Bangkoku. Īsti spā, jogas retrīti un klusie rīti ar skatu uz jūru būs ideāli dvēseles atjaunošanai. Kā arī gardējuši prieki neizpaliks, jo šeit ir pikantie taizemiešu ēdieni, svaigas jūras veltes un tropiskie augļi, kas sniedz baudu katrai garšas kārpiņai. Krabī nav tikai vieta kartē, tā ir sajūta, ka beidzot esi tur, kur patiešām vari atpūsties, ieelpot un sajust dzīves skaistumu. Tāpēc arī mēs esam ieradušies tieši šeit. Uz Krabī lidojām no Bangkokas ar Nok Air kompāniju, kas pa lielam ir viena no lētākajām, līdzīgi kā Air Asia. Krabī lidostā nolēmām grabu taksometru vietā šoreiz izmantot lidostas shuttle servisu. Sākums, protams, bija daudzsološs, bet vēlāk sapratām to, ka tas paņems daudz vairāk laika nekā, ja būtu braukuši ar grabu taksometru, jo kamēr viņas savāc pietiekami daudz cilvēkus un tos izvadā pa dažādām vietām, šis viss paņēma mums vismaz stundu ilgāk, un mēs varbūt ietaupījām tikai pāris eiro. Naktsmītni arī mēs izvēlamies pašā Aonang pilsētas sirdī, blakus pludmalē kādā jauniešu hostelī, kur ballītes notika katru nakti. Un jā, šeit bija tiešām skaļi. Bet šī vieta izmaksāja ārkārtīgi lēti, tās cena bija 30 eiro par nakti, un viss, kas atradās mūsu istabā, bija 3 gultas un kondicionieris. Pēc iekārtošanās numuriņā devāmies meklēt kaut ko ēdamu. Uztrāpjuši uz ielas ēdienu tirgu, apjukām no plašās taizemiešu ēdienu izvēles un sajūta bija, ka te ir viss. Atradām kāroto un devāmies pie miera, jo nākamajai dienai bija jāsākas agri. Šobrīd ir ļoti agri, 6 no rīta, un mēs ar Laumu brauksim 4 salu tūrē, kas iekļauj arī Fifijas salas un pašu Maja Bei pludmali. Šī ir agrā tūra, un līdz ar to mēs ar Laumu ceram, kā būs mazāk tūristi. Jo, ja paskatās, kas notiek dienas laikā, tas ir vaiprāts, cilvēki tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Šobrīd saule lēc augšā, ir ļoti skaists rīts, jūra ir atkāpusies un pludmale izskatās ļoti plaša un mums būs skaidrs debesis. Līdz ar to skatiem jābūt kolosāliem. It kā agrāk esam, bet tas nenozīmē, ka ir mazāk cilvēku. Patās viņš šeit ir jau daudz. Un te var redzēt, cik nopietns bēgums ir tā, ka viss laivas stāv principā uz smiltīm. Bet izrādījās, ka bēgums mums nemaz netraucēja. Lēnām ar laivu braucām ārā no mazā līcīša, pa ceļam piestājot blakus pludmalē, lai uzņemtu vēl dažus pasažierus, un pēc tam jau taisnē ceļā uz mūsu pirmo pieturas vietu, uz kur nemaz tik ilgi nebija jābrauc, varbūt kādas 20 minūtes. Un šo salu sauc par Poda Island, un šeit bija paredzēts brokastot. Kāpjot ārā no laivas, mums katram iedeva speciāli no niedrēm veidot sedziņa, lai nebūtu jāsēž smiltīs. Un brokastīs mums bija tradicionālais Taizemes deserts sticky rice, jeb lipīgie rīsi kopā ar gardiem cepumiem un kafiju, kas bija pasniegt nevis plasmasas, bet ērtā kartona krūzītē. Nedaudz pastaigājām pa saliņu un tālāk jau devāmies ceļā uz mūsu nākamo vietu. Nu, ko mēs ar Laumu līdz Maja Bei pludmalei tikām? Skaista viņa ir ļoti, teiksim, kā ir. Protams, ka cilvēku jūrta ir tāda, kā mēs arī iztēlojāmies, viņa būs. Neesam pārsteigti par to. Bet šī ir tāda vieta, kas ir, ja nemaldos,
viena no pasaulē populārākajām un apmeklētākajām turistu vietām. Ir skaista jūra, bet ir arī liela cilvēku jūra. Nenormāli daudz. Pūles ir fantastisks un ir tikai 9 no rīta. Tas gan. Bet vai šī tiešām ir skaistākā pludmale, kas jebkad ir redzēta? Droši vien, ka nē. Teikšu, ka nē. Bet skaisti viņi ir, par to šaubu nav. Noteikti braucot uz Taizemi šī vieta tiešām jāapmeklē. Tā ir tāda lieta, kas ir jāredz šeit. Un te ir arī maziņas haizivs, mēs vienu redzējām. Ja jūs gadienā nezināt, šajā pludmalē peldēties nedrīkst, jo cilvēki šeit ir daudz par daudz, kā redzat. Un tas arī ir iemesls, jo esot bijis tā, ka pilnībā ekosistēma esot sākuši mainīties līdz ar to, ka šeit ir tik daudz cilvēku. Tāpēc tagad ir tikai tā, ka var ieiet iekšā dažus metrus un tas arī viss. Vairāk neļauj iet dziļā, tad tūlītās ir vīrietis, kas šilpi un nāk teikt, kad ir jāiet ārā, diemžēl. Jāsaka, šī vieta pa lielam ir izveidota kā tāds konvejers. Cilvēki šeit ierodas tikai uz nepilnu stundu, lai apskatītos pludmali, un tad jau tiem ātri jādodas prom, lai varētu ierasties nākamie apmeklētāji. Diemžēl tādu šobrīd šeit strādā. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Pēc tam vēl iebraucām blakus esošajā Pipīlīs salas lielajā lagūnā, kas arī ir ārkārtīgi skaista vieta. Tikko atbraucām uz tādu vietu, kur varēs arī pasnurkulēt. Tikko mums samet cepums iekšā ūdenī, lai pievilinātu zivis, protams. Bet īstenībā ļoti smuka vieta. Tas arī tepat netālu no Fifi salām, ja Fifi salas tās ir tikai laikam otrā pusē. Vismaz tādu opciju arī piedāvā. Šeit varējām izbaudīt ūdens priekus, papeldējām, pasnurkulējām un vienkārši pabaudījām laiku viens ar otru. Toties tālāk mēs devāmies uz salu, kur atrodas Bamboo Beach, jeb bambusa pludmale. Šeit mums bija pusdienas bufets formātā. Chicken with black pepper, chicken curry with potatoes, sweet and sour sauce with prawns, stir-fry mixed vegetable. For anyone vegetarian, we have 3 menus for you. Tofu curry with potatoes and tofu sweet and sour sauce and mixed vegetable without a fish sauce. Papusdienojām un beidzot pagulējām saulītē, jo šī pludmale ir tieši tam paredzēta. Dodoties atpakaļ ceļā, mēs nobraucām gar Chicken Island, jeb Vistas sala, kas ir ieguvusi šādu nosaukumu pateicoties šim īpatnējam akmens veidojumam, kas atgādina Vistas galvu. Un kā noslēdzošā vieta, kur piestājām, bija Sandbank, jeb saucamā smilšu banka. Šeit pavadījām kādu pusstundu. Šī vieta sastāv no 2 mazām saliņām, kas savienots ar nelielu smilšu strēli, kur abās pusēs ir skaistas peldēšanas vietas. Uz salas atrodas arī maziņš kiosks, kurā var nopirkt pa kādam garšīgam augļu smūtijam. Pa lielam uz šīs nelielās salas var vienkārši baudīt sauli, doties dzidrā ūdens peldē vai arī kā lielākā daļa cilvēku taisīt bildes, it īpaši ar krāsainajām longboat jeb Taizemes tradicionālajām laivām, kas ir ļoti košas un izrotātas. Šādi izskatījās mūsu 4 salu tūra. Mūsējā bija viena no lētākajām, jo bijām lielākā laivā un ar vairākiem cilvēkiem kopā. Vislabāk, protams, šādā braucienā būtu doties ar tradicionālo taizemiešu longboat, un vēl labāk būtu, ja tā būtu kā privātā tūre. Katrā ziņā šādā tūrē uz vienu dienu aizbraukt vajadzētu. Tas, ko neuzspējām un kas šajā tūrē nebija iekļauts, ir paša Pipī sala. Pēc cik sapratām, tad uz to labāk ir doties ar nakšņošanu un uz kādām 2 naktīm. Tā ir lielāka un plašāka sala, kur ar vienu dienu noteikti nepietiktu. Otro dienu Krabī nolēmām pavadīt dodoties uz blakus esošo pludmali Railī. Lai gan Railī atrodas uz Taizemes cietzemes, to nevar sasniegt ar auto, jo apkārt slējas augstas kaķikmens klintis. Lai nokļūtu šajā elpa aizraujošajā pludmalē, ir jābrauc ar tradicionālo Taizemes laivu pāri jūrai. Laivas biļetes mēs nopirkām kioskā, kas atrodas blakus Aonangu pludmalē. Var gadīties, ka tās arī uzreiz var nopirkt pie laivas vadītājiem. Laivas no Aonangu uz Railī parasti kursē aptuveni no 8:00 no rīta līdz 6:00 vakarā. Pēc tam paliek tikai privātās laivas, kas maksās vairāk. No Aonangu līdz Railī ir vien 15 minūtes, taču sajūta kā citā pasaulē. Baltas smiltis, majestātiskas klintis un mierpilna atmosfēra. Ideāla vieta atpūtai dabas skaistumā. Kāpēc cilvēki brauc uz šejienu? Jo te ir daudz smukāka pludmale nekā Aonanga. Te ir arī aktivitātes kā, piemēram, kajaks.
pastaigu takas un arī klintīs kāpšana, un vienkārši te var pavadīt foršu dienu pie pludmales. Kā arī par cik šī pludmale ir izolēta, te arī ir mazāk cilvēku, vismaz šobrīd tā izskatās. Nu labi, īstenībā nav tā, ka šeit būtu mazāk cilvēki, tāpat šeit ir ļoti, ļoti daudz. Tepat arī šīs laivas ved arī atpakaļ. Pēdējā laiva iet 6:00 vakarā, tā kā īstenībā gan īsti pirms saulriet. Mēs ar Launu nolēmām tagad atnākt līdz blakus esošam skata punktam. Kāpiens, nekas traks nav, bet vienkārši problēma tāda, ka mums ir pilnīgi nepareizi apavi. Un šeit nebūtu vēlams nākt ar šībām. Bet nebija arī tik traki, jo nav slapš. Ja prātīgi iet, tad viss kārtībā. Kaut kādas minūtes, 15, man liekas, ka varbūt pagāja, kad mēs atnācām uz šejienē, bet, ja nemaldos, tur vēl jāiet būs tālāk uz priekšu. Skats te ir, smogs, bet īsti nevar saprast, vai šis tiešām ir tas skata punkts. Katrā ziņā te ir kliņš kāpšana, ja priekšā ir, kas kāp klintīs, un te arī ala baigā ir. Nē, tiešām te arī ir tas skata punkts. Paskatās. Opa, tur blakus pludmalē, es nezinu, kā es sauc, bet tur ir ļoti daudz palmu. Un izskatās arī, ka daudz mazā cilvēku, kas nozīmē, ka mēs arī uz turiem pat varētu aiziet. Tātad izrādās, lai mēs tiktu uz blakus esošo pludmali, mums jāšķērso šī te māliņa caur ūdeni. Īstenībā tik viegli mums nebija, ne? Sevišķi vēl kamerā neslīd. Un tātad tālāk arī jāšķērso ir tāds kalniņš un jākāp pārklinti. Ja nemaldos, šito vietu arī sauc par kaut kādu pētiķu ceļu. Ir monkey trail. Jākāpj. Pastāstīšu, kā ir ceļot ar Rediju. Šodien bija paredzēta pludmales diena, es sataisījos uz pludmali. Un šodien mēs jau kaut kādas 3 stundas vazājamies pa visādām taciņām, pa džungļiem ar iešļūcenēm. Un jā, tā tas ir. Īstenībā tas kāpiens mums nebija tik traks, bet ļoti zolīts, es pat teiktu, bet paskaties, kāda pludmale ir. Rītīgi skaisti. Man liekas, ka mēs esam atraduši smukāko pludmali šeit un apkārtnē. Un tad nedaudz par pašu Krabiju. Īstenībā Krabija ir tāds neliels reģions šeit Taizemes dienvidos, un tas ir ar ļoti, ļoti skaistām pludmalēm, kā arī ir dabas skatiem. Tā, ka, ja jūs gribat braukt skatīties tieši dabu, tad Krabija noteikti ir ļoti laba vieta, no kurienes to darīt. Kā šeit nokļūt? Visticamāk būs jālido no Bankokas, par cik šī vieta ir Taizemes dienvidos. Tad, kad nonāksiet šeit Krabija lidostā, ir 2 varianti. Vai jūs vienkārši paņemat grabu un atbraucat ar kaut kādu automašīnu, ko jūs noīrēsiet, kas būs ļoti ātri, bet varbūt pa kaut kādiem 2 eiro dārgāk. Mūsu gadījumā mēs paņēmām šatulbus, kas prasīja aptuveni kaut kādu pusotru stundu no lidostas, lai uz šeit nonāktu. Īstenībā samaksājām tikai 3 eiro, 5 eiro vietā, bet mēs pazaudējām ļoti daudz laika vienkārši gaidot, kamēr šis busiņš savāksies pilns ar cilvēkiem. Un tad vēl šofers nezināja īsti, kur katru jāved, un viņš tādā apjukumā bija. Tātad mūsu gadījumā, kā šeit nonākt, vislabākais ieteikums ir paņemt vienkārši grabu un braukt uz šejien, kas būs daudz vienkāršāk nekā braukt ar šatlu autobusu. Mēs paliekam Aonang pilsētiņā, kas ir īstenībā visturistiskākā vieta šeit Krabija, ja nemaldos. Cilvēki tur ir daudz un principā vietējos redz ļoti maz, kas tikai kā darbinieki tur eksistē. Tātad, ko šeit darīt, ir ļoti vienkārši ēst, dzert un sauļoties. Tās ir 3 lietas galvenās, kas šeit būtu jādara, ja braucat uz šejien. Ēst, dzert un sauļoties, kā arī, protams, skatīties un baudīt skaisto dabu, kas šeit vienkārši apkārt ir fantastiski. Jā, bet Aonang ir tiešām viss nepieciešamais atpūtniekiem. Ir ļoti daudz restorāni, krodziņi, ir masāžas saloni, tirdziņi un
Un, protams, pati pludmale. Ko un kur šeit ēst? Restorāni un street food opcijas ir visās malās. Un mūsu pieredzē street foods ir pat garšīgāks. Un viņš ir ne tikai garšīgāks, bet arī lētāk un ātrāk. Jūs vienkārši negaidat tik ilgu laiku, kamēr atnes ēdienu. Ticiet man, savā ziņā tas diezgan būtiski, jo mēs bijām pārreiz aizgājuši arī restorānos šeit, un tu vienkārši gaidi, kamēr te uzstājas to ēdienu, par cik cilvēki ir daudz, kāds laiciņš paies, bet var paiet vienkārši pa ielu tālāk, un tur arī ir tā kā ļoti labs street foods, un viss notiek ļoti ātri. Paņem, ko tu gribi, tur patās var paēst, tur paņemt līdzi, varianti ir visādi. Cenas īstenībā ir ļoti pieņemams joprojām, teiksim, malas maksā kaut kā 3 eiro, ēdiens maksā no 3 līdz 10 eiro, jā. Tā kā Atkarībā, kur jūs ēdat, vai jūs ēdat ārā. šajā gadījumā, kur mēs šobrīd esam, šeit maksā aptuveni 10 eiro, kaut kā 12 eiro porcija, jā, bet šie ļoti krāšņi un garšīgi ēdieni. Jautājums, kur šeit ir labākā pludmale? Mums sākumā likās, ka tā būs Riley Beach pludmale, bet izrādās, ka? Izrādās, ka vislabākā pludmale ir Tonsai Beach, kas ir nedaudz tālāk aiz Riley Beach, jāaiziet cauri tādam pēštiķu ceļam, tādai takai, nedaudz jāpabrien pa ūdeni, un tas ir tas iemesls, kāpēc arī šeit ir mazāk cilvēku un daudz patīkamāk. Par ballītēm, Nang, tā noteikti nav numur 1 lieta, ko šeit cilvēki dara, bet tāpat ir ļoti daudz vietas, kur var ballēties, kā jau tas ir visā Taizemē. Bet jā, ballēties var, nav numur 1 lieta, ko šeit dara, bet tāpat ir iespēja to darīt. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies citos piedzīvojumos. Neaizmirst uzspiest patīk, protams, padalīties ar šo video un atstāt kādu komentāru. Un, ja vēlaties atbalstīt mūs vēl vairāk, tad droši uzsauc mūsu kafiju, izmantojot linku aprakstā zem šī video. Nākamajā sērijā skaties, kā mums gāja piedzīvojumi ar skūteri pa Krabijas skaistākajām vietām.